Mēs esam ieradušies izstādē Māja 1, kur stendā Dzīvo siltāk mēs aprunāsimies ar akciju sabiedrību Rīgas siltums, lai uzzinātu visu par energoefektivitāti. Mēs, kā uzņēmums Rīgas siltums, šogad piedalāmies izstādē Māja 1 2024 kopā ar ekonomikas ministriju un Rīgas enerģētikas aģentūru vienā stendā tā saucamā mazā pietura, kur vienvietas ir visi eksperti, bet mēs kā uzņēmums vairāk skaidrojam iedzīvotājiem par energoefektīviem risinājumiem ēkās un dzīvokļos un par to, kā veicināt iedzīvotājiem energopratību. Tātad arī risinājums ilgtermiņā un īstermiņā, kāds ir iespējams realizēt. Un skatītājs ļoti gribētu uzzināt, kādi ir jūsu ieteikumi. Sāksim ar ilgtermiņu energoefektivitāti. Ar ilgtermiņa risinājumiem tas, protams, viennozīmīgi ir mājas ēkas kompleksa renovācija, jo tajā uzreiz parāds gan ēkas fasādes nomaiņa, gan arī inženieru komunikācija nomaiņa. Tas energoefektīvais iegūms ir ļoti liels, jo var sasniegt līdz pat 83% ietaupīja energoefektivitātei. Jāsaka tā, ka tas ir milzīgs, un ja pareiķini tie kaut kādi 8,6 € uz kvadrātmetru. Tā kā padomāju tīri par šo, bet, ko es ļoti gribētu uzsvērt, ir tieši tas iedzīvotāju kopējais socializēšanais, iepazīšanās stāvoklis, jo runājot pēc tam arī brauciskājot ar Dzīvo siltāk komandu, mēs redzam, ka tie iedzīvotāji pret to savu īpašumu izturās atbildīgāk. Viņi ir kļuvuši draudzīgāki. Tā ēka, viņi pieskata, tad parādās puķu podi, soli. Man liekas, tas ir tas otrs lielākais iegūms, ka tā māja kļūst par komūnu un tā vide kļūst daudz patīkamāka un draudzīgāka. Rīgas siltums ir ļoti liels uzņēmums ar daudzām biroja ēkām un ļoti daudz kā cita. Kāda ir jūsu knifiņi? Kā jūs ietaupat? Pa mūsu ēkām, kuras mēs paši, kuras mūsu pārvaldība uzņēmumā, mēs sekojam ikdienā šiem enerģijas patēriņiem. Mums ir ievies dažādas platformas, kā mēs sekojam šiem energodatu patēriņiem. Un, ko es gribēju pieminēt, būtiskākais ir, mēs nesen saņēmām no Rīgas Tehniskās universitātes no Vasī centra uzslavu marķējumu, marķējums energo vienoti, kas apzīmē, ka mēs sekojam mūsu ēku energopatēriņiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tad mēs samazinām enerģijas patēriņu šajās ēkās. Mēs arī uzņēmumā domājam priekšu, mums ir izbūvēti 3 saules enerģijas parki. Arī, protams, nomainīts arī šis pats aktīvu mainam un autotransporta parku. Šobrīd jau ir nomainīti jau vairāk nekā 23 elektroauto un turpinām mēs viņu nomaiņu. Aktīvi domājam arī optimizēt siltumenerģijas efektīvu enerģijas patēriņu arī katlu mājās. Šobrīd mums ir arī uzstādīti arī kompresijas tipa siltumsūkņi katlu mājās, lai samazinātu dumgāzes temperatūras izējošās un arī efektīvu siltumenerģijas ražošanu. Vienā no siltuma centrālēm mēs uzstādīsim arī elektrokatlu. Vasarā mēs darbināsim katlu māju, ražosim siltumenerģiju ar elektrības palīdzību. Un, protams, arī ir ambiciozāki plāni. Šobrīd ir uzsākts projekts pie ūdeņraža izpētes. Ūdeņradi ir ražot ar elektrolīzes palīdzību, bet tieši ražo šo zaļo ūdeņradi. Un arī vēl viens izpētes projekts, kas ir augstuma apgāde no datu centriem, kur attiecīgi ar siltumsūkņu palīdzību jau liekais siltums tiek novadīts tālāk jau mūsu centralizētajos siltumtīklos. Kā samazināt siltumenerģijas patēriņu? Šis jautājums ir aktuāls ikvienam. Tādēļ akciju sabiedrība Rīgas siltums piedāvā iedzīvotājiem izglītojošus pasākumus energopratības veicināšanai. Mums arī ir mācību centrs, kur iedzīvotāji var arī mūsu mājaslapā apskatīties šo informāciju. Iespējams, griezties mācību centrā un apgūt papildus informāciju jau pie reāla stenda par šiem risinājumiem, kā ir iespējams samazināt siltumenerģijas patēriņu. Ieskaties arī tu uzņēmuma mājaslapā www.rs.lv un noteikti tur atradīsi atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par siltumenerģiju un energopratību.